Finanšu faktorā mums viesojās dāma ar nopietnāko pieredzi X-faktoru dalībā, dubuls neplīst, kā saka, cēlusies no Bauskas, bijusi rezidenta Iecevā un šobrīd iekaro savu vārdu un skatuvi Rīgā. Patricija Spel. Patricija, čau! Čau! Sveika un vesela! Klau, dubultais X-faktors. Kāpēc? Pirmo reizi es biju ar grupu, bet tagad es gribēju pamēģināt, kā ir vienai šim visam iet cauri. Mēģinājumi, tiešraides, ka tev nav vienkārši blakus vēl kāds, kas izdara tās lietas varbūt tavā vietā, ka tu pats visam tam iet cauri. Pagājušais slinkoji, jā? Nu jā, pagājušais es sēdēju blakus un visu baudīju, skatījos no māliņas. Labi. Skraidīju pakaļ. Par tevi un tavu mūziku un tavu dzīvi ar mūziku. Tu pieminēji Bausku, Iecevas mūzikas skolu. Bauskā es skatījos tos tīklos country festivāls. Ar bekariem tu kopā bijusi ar tālāk. Tu esi gospels, tā ir tava kaislība. Un country. Pastāsti par savu satikšanos ar mūziku. Man satikšanās ar mūziku sākās laikam jau no mazotnes, jo manai mammai ļoti patika dziedāt. Un tad, kad mēs parasti gājām gulēt, viņi mums dziedāja miegdziesmiņas. Man bija circenīša Ziemassvētki. Nu, mamma dziedāja man vienu miegdziesmiņu, brālim vienu miegdziesmiņu, un tad vēl bija kopējā. Trīs. Tā kā vesels koncerts. Jā. Kolosāli. Un tā es arī iemīlējos mūzikā. Un tad aizgāju bērnu dārzu, tad sākās, ka mamma mūs aizsūtīja uz dziedāšanas nodarbībām, te viena skolotāja, otra skolotāja, trešā skolotāja. Un tad jau tu vienkārši pats arī iemīli to mūziku ar vien vairāk, un tu gribi darboties tajā. Un tad tu meklē pats iespējas. Un tagad X-faktors. Vai gospel kors, vai arī country. Par bailēm runājot, tu joprojām baidies, piemēram, tagad bijuši X-faktoru atlases studijas, tu baidies? Jā. Un tev nopietni, jā? Nē, ir bailes. Nopietni baidies? Bet es uzskatu, ka bailes ir vajadzīgas. Pilsētā runā, un X-faktoru aizklausēs runā, ka jūs gatavojaties dubultu uzvarai. Goda pēdestāls tiks dalīts gan pirmā, gan otrā vieta, jo tev ir tavs dzīves draugs, partners vienā no grupām, arī no Bauskas puses. Kā tas tā nākās? Kā tas sanācis ir? Tas ir solists. Solists? Ārmandiņš. Jā, Ārmandiņš. Klausies, kā jūs samielējāties? Tā sanāca. Kā tagad tas notika? Jo komandas darbs īstenībā tu bijis kopā. Tu palīdzi viņiem, viņi palīdz tev iespējams. Es domāju, ka būs jādalās pusēm. Tos 10 000. Es domāju, ka jā. Runāju par tavu ikdienas finanšu pratību. Kā tu operē ar finanšu līdzekļiem? Ļoti nepatīk jautājumi par naudu. Nu labi, tev nauda makā turās, pazūd, nezinot, iztērējās. Kā ir tev? Nu, šobrīd ir tā, ka es nestrādāju, man vienkārši fiziski nav laika apvienot visus darbiņus ar darbu un skolu, tāpēc paldies maniem vecākiem, viņi man sponsorē un vēl kādu laiku sponsorēs. Es ļoti ceru. Mēs vairāk kārt pieskārāmies country mūzikai, gospelim. No country pasaules tavs elks, kurš tev ir ieraudzīt uz ielas pie kinostudijas, tu sastingt laimē. Tas noteikti būs Chris Stapletons. Tev ir kāds viņa gabals, ko tev 2 naktī izvērt? 2 naktī? Noteikti Tennessee whisky. Tas bija arī gabals, ar ko es viņu atklāju. Paldies Ārmandiņam par šo dziesmu. Jā, viņš tev atklāja, palīdzēja. Šo dziesmu atklāju. Ja dos pāris teinis, tad tie, kas varbūt nezina. Labi. Paldies tev. Jāatceras, kā sākās. Okay. Used to spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love I known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. Vēl runājot nedaudz par naudu. Tev ir kāds meitas, kam šobrīd, teiksim, krāja? Es gribētu mašīnu, bet es neesmu vēl sākus krāt. Tev būs labs Nu starts. jā, kaut ko ielikšu arī mašīnā. Ko tu lepojies sevi? Es lepojos ar savu spēcīgo balsi. Es lepojos ar to, ka man ir
diezgan viegli apgūt jaunas dziesmas. Es esmu forša. Es esmu jauka. Tāpēc balsot par mani.